Šajā sižetā Eiropas trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda līdzfinansētā projekta daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai uzklausīsim dažādu tautību cilvēku pieredzi, cik viņiem viegli vai grūti bija iejusties sabiedrībā, atbraucot uz Latviju. Natālija Nemogļatkina pirms 6 gadiem savā dzimtajā pilsētā Maskavā iepazinās ar savu tagadējo vīru, kurš ir no Latvijas. Maskavā abi apprecējās un nolēma dzīvot Rīgā. Vīram tā bija atgriešanās savā zemē, bet Natālijai viss bija jāsāk no jauna. Tā skaitā jākārto dokumenti. Man patīk, ka Latvijā var salīdzinoši ātri nokārtot nepieciešamās formalitātes un dabūt vajadzīgos dokumentus. Savukārt Ļubova Azimova, kas ir no Maskavas, ar savu vīru Latvieti iepazinās sportiskā atmosfērā. Abi nodarbojas ar aikido un salauzties nolēma Latvijā. Man visi dokumenti, tā skaitā tie, kas apliecina, ka neesmu bijusi precējusies, ir krievu valodā, un tas mani ļoti satrauca. Kad mēs devāmies pieteikt laulības reģistrāciju Bauskas dzimtsrakstu nodaļā, tad mums teica, ka tā nebūs problēma, iztulkos. Sofija Alijeva ir no Azerbaidžānas galvaspilsētas Baku. Uz Latviju atbrauca, jo apprecējās ar vietējo. Latvijā viņa dzīvoja 5. gadu un laiku, kad bija jākārto dažādas juridiskās formalitātes, viņa atcerās ar labiem vārdiem. Kad gāja kārtot dokumentus, mani sagaidīja laipni un saprotoši. Nebija sajūta, kad, kā teikt, šķiro pēc tautībām, kurš latviets, kurš krievs, man visu laipni paskaidroja. Viss atkarīgs no cilvēka. Cik viņš ir sapratošs, tolerants, atvērts un cik viņš ir gatavs pieņemt to kultūru, kur viņš dzīvo, tie apstākļi, kur viņš dzīvo. Ja viņam kaut kas nepatīk, nevajag sēdēt virtuvē un čukstēt, ka kaut kas ir slikti, ņem un darī. Protams, galvenā problēma ierodoties Latvijā visiem ir valodas barjera. Tādēļ piedāvātie bezmaksas kursi ir ļoti vajadzīgi. Ļoti palīdz, ka ir šie projekti, kur ietvaros ir bezmaksas valodas kursi, jo ar tām naudām nevienmēr ir labi. Man ļoti patīk latviešu valoda, jo tās skanējums ir tikpat maigs kā manai valodai. Un es vienmēr saku, ka gribētos atrast Aladina burvju lampu un džinam izteikt vēlēšanos, lai es nākošā dienā pamostos un māku runāt latviski. Mani bērni runā latviešu, baltkrievu, krievu, angļu, mazliet vācu valoda. Tas ir liels ieguvums. Bērni pazīst baltkrievu valodu, viņi dzied un runā, un arī latviešu kultūra viņiem ir dzimta, tā kā viss mums notiek. Galvenais gribēt. Jā, protams, galvenais ir gribēt, bet ja salīdzina angļu valodas gramatiku ar latviešu, tad jāsaka, latviešu tiešām ir sarežģīta, bet tad es iedomājos, ka latvieši taču iemācījās krievu valodu, kas arī nav no vieglajām. Tad es sev saku, ka es arī iemācīšos latviešu valodu. Если вы осилили русский, то я думаю, что я осилю латышский. Es dzīvo blakus Olainē. Man ir vīrs. Mans vīrs ir ļoti labi cilvēks. Situācijas ir dažādas, un viss tik rožains nemaz nav, kā varbūt liekas pirmajā brīdī. Problēmu netrūks gluži tāpat kā Latvijas pamatiedzīvotājiem. Un vienmēr var uzlabot iestāžu ierēģņu darbu, pilnveidot veselības aprūpes sistēmu un citādi palīdzēt pozitīvi noskaņotiem cilvēkiem atrast savu vietu Latvijā.